Un tā esi klāt. Laiciņš normāls mīgli, tikai tāda pašā. Tā ir normāli 13 grādi. Tā kā laižam, ja navigācija jau uzlikta, nekur viss notiek. Tik kaut kāda cita čaļa vēl močiem ir, laikam mums nav. Nu tā, tagad neviens neatbrauc uz cirkuli, tad es maucu viens pats. Līdz ar to man iet ātrāk. Nav jāmuļļājās. Pagaidām apmēram šitā. Nu, kārtas nekādas, kā jau vienmēr. Bet tā ir nekāda vaina. Es esmu bijis Saldu ezerē, te Žagarē. Tagad es esmu te 12. mums ir kas? Čauļi. Tagad maucām uz Paņevežiem un pēc tam apakaļ uz Latvijas pusi. Lietuvā noteikti jāielai lētāks benzīns. Nav jau baigā starpība, bet nu lai iet. Tā, atradu te tādu ceļā nestu baroju zirgi, izrādās degvielu tērē, baigi nesās uz laiku. Bet laiks super, plus 20 grādi. Maucam pilu Lietuvā ar Latvijas močiem. To, uzpildījās, viss kārtībā, laižam tālāk. Nu tā, Lietuva ir izbraukta viss. Kaut kādi 500 km nāk, bet diena jau tikai sākusies. Tā kā vēl braukt un braukt. Ja jūs, kas strādā, to jūs tagad pabeidzat darbiņu, ņemat motociklus un braucat. Ezeru var izbraukt, Saldu, to Bērzi, un tad jau tiekamies Bauskā. Un pagaidām ir kārtas, nav nekādas labās kombinācijas. Te kaut kāda kombinācija vien veidojās lēnām īstenībā. Man to kalpu vajadzētu dabūt. Kas tas mums ir pīķi kalps, tas jau izskatās jau jēdzīga kombinācija. Bet jā, nu. Labi, laidīs tālāk, redzēs kā ies. Laiciņš super, vienkārši 20 grādus vismaz visu laiku. Tā kā vispār nav neviena iemesla nebraukt. Nu tā kaut kā. Te nesanāk. Šitos vajadzēja kādu no šajiem, tad jau būtu ok. Vairāk laikam neskriešu, braukšu uz Bausku. Beigšu. Es izbraucu Saldu. Te. Šite. Vecumnieki. Rīga. Un atpakaļ. Tad man sanāk, ka pietrūk 2 punkti. Šitas un šitas. Iebrauc viršos pa ceļam uz Bausku. Jāuzpildās. Otrā uzpilda šodien. Kaut kādu pār pa 700 km jau iet. Vēl jāizbrauc līdz Bauskai un tad vēl jātiek mājā kaut kā. Teorētiski to Bērzi varēja paņemt pēc kilometriem un pēc laikiem, bet es sāku piekust jau. Nav vairs tie gadi. Tā kā. Tā. Bāciņi pilni. Ejam maksāt.